Un viesu nav nemazums, bet tie ir visu mūsu kopējie svētki. Nīdzgales pagastam aprīļa mēnesī paliek 88. Un lielākā vērtība ir mūsu pagasta iedzīvotāji. Jāteic, ka no vīriem 88 ir tikai vairs vienam, un tas ir mūsu pazīstamais un cienījamais Staņislavs Ružāns. Kundžu skaits ir ievērojami lielāks, bet jāteic virs 88. Arī patiesībā uz vienas rokas pirkstiem skaitāmi. Gan Andiņas kundze, gan Orbidāna Geņa, gan Āboliņa un vēl citi, bet patiesībā vairs nav tik daudz. Man patiesi prieks šodien par to, kad uzstāsies gan mūsu pašu vairāki kolektīvi, kā pirmskolas izglītības iestādes, Sprīdītis, mazie sprīdīši, ko nu pat dzirdējāt, tāpat mūsu folkloras kopa, līniju deju grupa, arī vokālais ansamblis Dzirkstelītis, kuram faktiski paliek jau 20 gadu kā kopā. Tāpat prieks sveikt arī Kalupes pagasta 3 kolektīvus, gan pazīstamās dejotājas, kuras būs iespēja skatīt šai pasākumā, gan Švartaks, gan arī folkloras kopa, gan mūsu draugi no Silenes kultūras nama, un kā lai mēs iztiekam bez jersikiešiem, viņu jautrajām dejām, un kad ir viņi, kad ir citi ciemiņi, kad mēs esam kopā, mēs visi, parasti ir tāda jauka un saulaina diena. Un šodien es arī skatos, paldies Dievam, ka nevajag lietus sargus, bet jāsaka, vajag saules sargus gandrīz. Šodien būs iespēja baudīt jaunatnei savas aktivitātes, savas sporta aktivitātes, kā volejbola turnīrs. Ja ir vēlme, ir iespēja arī uzspēlēt dambreti. Varat skatīties izstādi Nīdzgales pagasta tautas namā, tāpat arī mūsu pagasta bibliotekā. Protams, pēc tam arī nopelnītais lielais zupas katls, lai visiem šodien ir jauka atpūta, lai pārdevējiem izdodas pārdot un pircējiem iegādāties viņu vajadzīgo preci, tā ka pārdevējiem arī liels paldies, sevišķi varbūt par stādiem, par kūpinājumiem un patiesībā arī daudz citu vajadzīgu un noderīgu preču. Lai visiem jums turpmāk laba veselība un lai mums šodien jauka atpūta visiem kopā. Paldies! Atkal pavasaris. Tauriņi izstaipa savus krāšņos spārnus un sāk griezties jautrā dejā, aicinot sveikt pavasari.